Tā, Uldi, jautājums. Es saprotu, šis ir vecais slieksnis, ja, kas mums bija. Kāpēc viņi nevar lāpīt pa gabaliņiem? Kāpēc tas nav iespējams? Kāpēc ir jāmaina viss slieksnis? Sākšu es ar to, vai ne, ka klienti vienmēr saka, vai ne, tur man pāris ielāpiņus uzlikt. Nu tad paskatieties, ko tad te pāris ielāpiņus var uzlikt. Respektīvi, ja mēs redzam, ka mazliet ir rūsa... Mēs no ārpuses nekā neredzam. No šeienes, tad, ja mēs paskamies iekšējo daļu, tad tas slieksnis vairs nav. Tas mums ir vienkārši papīrs. Tāpēc slieksnis jāmaina. Nenogriežot slieksni, tu nekā nepateiksi. Redzējis, ka bišķīt kaut kur kaut kas. Uldi metināja viena puse vai abas puses? Tehniskā apskatē bija ierakstīts, ka abās pusēs defekti. Un cik laika tev prasīja šo te visu novērst, lai atkal mašīna varētu braukt uz tehnisko apskatu un dabūt tehnisko apskatu? Jā, sametināt varam ļoti ātri. Arī jūsu auto ir problēmas ar koroziju, ar rūsu, tad droši zināt, ka varat braukt pie mums. Mēs izvērtēsim ātri mašīnu, individuāli sapratīsim, cik daudz vajag metināt, cik daudz nevajag. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēki domā, ka ir mazs caurumiņš, kā mēs tikko video jau redzējām. Ir tā, ka šeit ir aizberga redzamā daļa. Otrā pusē ir daudz briesmīgāka aina. Tas pats notiek iekšā ar sliekšņiem arī. Tad, kad atgriežam vaļā, redzam, kāds izskatās ribas iekšā, vai tur ir stiprības ribas, vai vairs nav. Un to visu novēršam. Brauciet pie mums, Krusta baznīcas ielā 12C GT garāžā.